Šodien mēs gatavosim sāļo tarti ar tomātiem, biezpienu un svaigo sieru. Būs beidzot kaut kas netik salds, tā būs sāļā tarta ar tomātiem, biezpienu un svaigo sieru. Kas mums ir nepieciešams? Mums ir nepieciešama panna, kurā es jau esmu ieklājusi cepamo papīru un sagatavojusi staipīgo apaļo panniņu, diametra apmēram 28. Tad mums ir nepieciešams mīksts margarīns vai sviests. Man jau ir izkausēts sviestiņš, apmēram 250 grami. Tad šim sviestiņam mums būs jāpievieno 4 olu dzeltenumu. Dzeltenums var sataupīt no paulovām vai cieliviņām, jo tur ir nepieciešams tikai baltums vai arī no mūsu gardā mājas zefīra. Šī būs trauslā smilšu mīkla, kuru mēs veidosim tartes pamatnē, un viņu var izmantot arī groziņiem pildāmiem, var izmantot arī mazāka izmēra kūciņām, jo mēs nepievienosim ne sāli, ne cukuru šai mīklai. Līdz ar to viņa būs tā kā izmantojama 2 kūkām, kas var būt gan saldas, gan sāļas. Tartes arī, protams, var būt saldas, un šī pamat mīkliņa var arī kalpot kā saldē tartei. Ja mīklē mēs pievienotu tauku konsistencei, kas mums ir sviests, mēs pievienotu veselu olu ar visu dzeltenumu un baltumu, tad šī mīkla varētu būt stingrāka un cietāka. Trauslāka un dūrpanāka viņa būs, ka būs tikai dzeltenums. Tagad mēs pievienosim maisīsim, es teikšu apmēram 400 gramu miltus. Varam maisīt ar mikseri, es to darīšu ar roku. Un pievienošu miltiņus. Šeit būs jāizjūt vairāk mīklu. Es saku jums 400 gramu, bet nebariet viņus visus uzreiz iekšā. Sākiet ar kaut kādu pusīti, samaisiet viņus, bet viņu vajag kārtīgi, mīļie, maisīt, jo savādāk viņš kaut kādā mirklī, tas sviestiņš izkusušais un olas, viņš jau sāk veidot tādu līdzīgu mīklas konsistencei. Tas bija tas, ko es jums tagad stāstu, mīļie. Es ar jums runājot paralēli mīcīju mīklu, un viņa man vairs nelīp pie pirkstiem. Viņa ir izveidojusies šāda. Ja gribās, lai viņa labāk izklājās uz cepamā papīra vai ieklājās formā, ja ir laiciņš, mēs varam viņu ielikt uz kādām minūtēm 30 leduskapī. Tad viņi tā kā to taukumu masu, kas šobrīd jau redzama spīdīga, viņš tā kā apvelk, un tad viņi ir vieglāk veidot, piemēram, smilšu mīklas cepumus, kuriem mēs liekam virsū cukuru glazūru, arī no šīs mīklas var gatavot. Es nezinu, vai mums vajadzēs visu, mēģināšu ar pusīti. Viņu jau var redzēt, ka viņa ir diezgan tāda drupena. Es klāšu uzreiz formā, kur ir ieklāts cepamais papīrs. Es jums parādīšu, kā es esmu ar rokām izveidojusi jau maliņas tartējo. Vēl šeit var arī izmantot formu, kas ir kā maliņas, kā reliefiņi izveidot, un tad var neklāt cepamo papīru iekšā, bet ietaukot mazliet formu un tad klāt iekšā mīkliņu. Bet mīkla ir pietiekoši ar taukvielām pilna, kad ļoti lipt pie pannas tai nevajadzētu. Tā, šeit var redzēt, kā es veidoju šīs maliņas. Maliņas ir tāpēc, lai tas šķidrums, ko mēs izveidosim, viņš nelītu ārā, bet ieceptos tajā pamatiņā iekšā. Pats pamatiņš mums ir gatavs, ielikts jau, un tagad es veidošu to pildījumu. Man ir sagatavoti blanšētie tomātiņi, kas ir savā sulā nopērkam. Var arī likt svaigos tomātus, bet es šoreiz likšu blanšētos, kas jau ir mazliet bez miziņas. Man tarts recepte nāk no draudzenes, kur arī gatavo tā kā tartes, un tos pildījumus mēs gribējām izveidot ar dārzeņiem, kas bija tomātu laikā, kad man laukos ir tomātu siltumnīca pilna ar tomātiem, un kad ir cukīni, tā kā sagatavojušies saucamiem, ikdienā mēs viņus teikt par kabačiem. Tad, principā, gribējās kaut ko izveidot pīrāgam līdzīgu, un tā arī tapa šī recepte. Un katru reizi, katru gadu tā ir papildināta ar dažādām pildījumiem. Šeit arī var būt zivs pildījumi, gaļas pildījumi, saldie pildījumi, vienkārši izcept pamatnīt un piepildīt ar saldu krēmu. Tas ir ogu laikā, tas var būt arī ar ogām salikts un sapildīts. Mums šis būs ar tomāti, biezpiens un svaigais siers,
ko mēs saliksim viņu iekšā. Tā, mēs esam izveidojuši pamatnīti no smilšu mīklas, tad mēs esam ielikuši iekšā tomātiņus blanšētus ar svaigo sieru un mazliet biespienu, un veidosim tādu pārlajamu masiņu pāri, kur būs nepieciešams 2 olas ar visu baltumu un dzeltenumu šoreiz, sāls, pipari, un es pievienoju arī Dants Cukera čipsiņu cukuru, jo mana vecmāmiņa to pievienoja gan zupām, gan mērcēm. Kāpēc? Tāpēc, ka tas cukurs tomēr iedod tādu balanciņu un izteiktāku garšu. Un pievienosim mazlietiņu, varētu teikt 70 ml saldo kreimu. Un pieliksim 2 ēdamkarotes skābo kreimu. Tad šo visu mēs samaisam, un tad lēnām mēs viņu vienkārši pārlējam pāri tai tartei. Mēs esam pārlējuši sagatavoto masu. Tartei viņa ir šāda izskata. Tās maliņas, ko mēs veidojām, viņš neļauj viņām iztecēt ārā. Un tarte ir gatava doties uz cepeškrāsni, kur ir sakarsēta 180 grādos un cepties aptuveni 20–25 minūtes. Tagad es mēģināšu no tās papīra tā kā noņemt nost un uzlikt jau uz zelta tā kā apakšā. Tas ir tāds veids, kā zelta kartoniņi var palikt apakšā. Tad mēs varam noņemt karsto pannu un principā uzlikt tarti gatavu. Un tad man ir mazliet aizķērušies zaļumu leduskapī, kad mēs viņu varam padekorēt šādi. Man liekas, ka mūsdienās ļoti pieejams produkts ir diedzētie zirņi. Tarte ir gatava. Receptīti atgādināšu vēlreiz. Pamatnē ir smilšu mīkla, kur izmantojam 250 gramu sviestu vai margarīnu, 4 olu dzeltenumi un apmēram 400 gramu milti. Mīcam tik ilgi, kamēr nelīp pie pirkstiem. Ieklājam formā, kas ir apmēram 28 cm. Tad mēs sagriežam tomātus, tie var būt blanšēti bez mizas vai svaigi. Tad pievienojam biespienu, svaigu sieru, var, protams, to aizstāt ar fetaki sieru un izveidojam pārlējamo virsiņu, kur ir 2 veselas olas, sāls, mazliet čipsiņu cukurs un pipari, saldais krēms un skābais krēms. Samaisam visu, pārlējam pāri, cepam sakarsētā krāsnī 180 grādos 20–25 minūtes. Un tā ir gatava baudīšanai.